Šodien vairāk cilvēki ir vērsušies pie manis ar jautājumu par to, vai es nosodu notikušo Briselē, un daži pat ir interpretējuši to, ka es atbalstu šādas te lietas, un vai Latvijas Islāma kultūras centrs nosoda šādas darbības. Uz ko mana atbilde ir tāda, ka Latvijas Islāma kultūras centra viedoklis šajos jautājumos jau pirms kāda laika ir nopublicēts Latvijas Islāma kultūras centra mājaslapā, kurā mēs, Latvijas Islāma kultūras centrs, tā skaitā arī es, nosodam jebkādu vardarbību pret cilvēkiem, kuri nav iesaistīti kara darbībā, ja, pret cilvēkiem, kuri nav izdarījuši kaut kādas agresīvas darbības pret citiem, ja, pret jebkādu vardarbību pret miermīlīgiem iedzīvotājiem. Un tas attiec uz jebkuru notikumu. Un man vēl gribētos pateikt, ka Latvijas Islāma kultūras centrs ir tikai vienu šādu paziņojumu par mūsu nostāju publicējis tādēļ, ka mēs nevaram katru notikumu šādu komentēt un par katru atsevišķi izteikt paziņojumu, jo tam nav arī nekādas jēgas. Mēs nevaram katru noziegumu, kurš notiek pasaulē, katru bombardēšanas gadījumu, katru spridzināšanas gadījumu. Piemēram, Turcijā pēdējā mēneša laikā bija 10 spridzināšanas gadījumu. Ja, katru nogalināto palestīnieti, piemēram, kas notiek katru dienu Izrēlā, tiek nogalināts Palestīnā kāds miermīlīgais iedzīvotājs. Mēs nevaram par katru izlikt paziņojumus. Mūsu sirds sāp par visiem šiem cilvēkiem un arī par to, kas notika Briselē vai vēl notiks. Mēs uzskatām, ka mums ir jālūdz Dievs par šiem cilvēkiem, jādara viss, lai šādu notikumu nebūtu, bet operēt ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem un tekstiem, mēs neredzam tam nekādu lielu jēgu, jo mūsu nostāja ir mūsu sirdīs un mūsu darbos. Tas ir īsumā par to, kāpēc mēs neliekam katram šādam te gadījumam, kuri ir katru dienu, bet ne katru dienu mediji par visiem šiem gadījumiem mums pavēsta, kāpēc mēs par katru šo gadījumu neveicam atsevišķu skaļu paziņojumu.